sākam spēles Spin Monkeys. Nē, tur vajag tā sākumā. Labdien, mani sauc Jānis, un tas ir Aleksandrs. Čau, Aleksandrs. Vēl vienreiz. Labdien, mani sauc. Okay. Labdien, mani sauc Jānis. Un es esmu Aleksandrs. Ko tu uz mani rādi? Es neesmu Aleksandrs. Viņš ir Aleksandrs. Viņš ir Jānis. Un es esmu Jānis. Un es neesmu Aleksandrs. Un mēs esam veikalā Ludo. Un mēs centīsimies tagad daudz maz regulāri. Sagāzās kamera. Tagad filmē griestas, man liekas. Aizjauskaties. Un mēs tagad centīsimies daudz regulāri apskatīt dažādas jaunas un varbūt ne tik jaunas, bet populāras spēles. Piemēram, Katana Karkasāna. Jā, pieņemsim Katana Karkasāna, jā. Un mēs nestāstīsim gan noteikumus daudz, mēs aptuvenu spēles pārskatu izstāstīsim, un tad vienkārši pateiksim savas domas. Pirmā spēle, ko mēs apskatīsim, būs Spin Monkeys. Ļoti forši family game, pēc manām domām. Principā mēs viņu tagad uzspēlēsim, pāris reizes, un apstāstīsim, kā viņi ir virsēji, kā jāspēlē, un pēc tam mēs pastāstīsim savas domas. Spēles stāsts ir tāds, kad spēlētāji ir mērķīši, kur iet pa džungļiem un pēkšņi atrod tur autodromu, kurš ir pilnīgi tukšs, un mašīnītes tur strādā, tā kā viņi ielic mašīnītēs un aiziet. Un spēlētāji pārvietojas uz autodromu, lasot augļus. Un katrs auglis dod kaut kāds punkts. Kāds banāns dod 5 punktus, kāds ābols dod 1 punktu un kāds apelsīns dod 2 punktus. Spēles beigās, kuram vairāk punktu pa kopējo augļiem, tas uzvar. Spēle ļoti vienkārša. Katram spēlētājam spēles sākumā izdala 5 kārtis. Visi vienlaicīgi spēlētāji izvēlas vienu kārti un tad atklāja. Un uz kārtas ir uzzīmēti kaut kādi grādi. Šī gadījumā tas nozīmē, ka mans mērkaķītis pagriezīsies, ja viņš ir, teiksim, taisnā līnijā, viņš pagriezīsies pa 45 grādiem. Ja kārts rāda 45 grādus, tad viņš pagriezīsies šādi 45 grādiem. Un kustēsies tik daudz, cik pašlaik man ir izspēlēts kārts. Tā kā, teiksim, šis ir spēles pirmais gājiens, viņš kustēsies tikai vienu lauciņu. Un pāri tam augļiem, kuriem es pārēju pāri, es viņus vienkārši savācu. Tad, kad visi spēlētāji ir izpildījuši to, mēs atklājam otro kārti. Un atkal attiecīgi pagriežam tanī virzienā mērķīti, kur ir norādīti grādi, teiksim, šī gadījumā 90 grādi. Un kustamies tik daudz, cik ir kārtas. Var gadīties, ka spēlētāji ieskrien sienās, tad viņi zaudē kārtas. Ja viņi ieskrien viens otrā, tad viņi zaudē dažus no saviem augļiem jau savāktajiem. Katreiz, kad tiek savākts banāns, tā vietā tiek uzlikts banāna mizes, kurām uzbraucot pa virsu, mērķīts vēl augšējo kārti no kāršu kavas, un tas tanī virzienā tiek sagriezt mašīnu. Viņš tā kā nekontrolējami saslīd. Kad visi spēlētāji ir izspēlējuši pirmās 5 kārtas, tad tiek paņemts nākamās 5 kārtas. Un tā spēle turpinās, līdz ir savākti gandrīz visi augļi. Kad paliek tikai viena veida augļi, tad spēle beidzās. Tad, ko mēs domājam par spēli Spin Monkeys? Mēs izspēlējām 2 reizes. Es izspēlēju 2 reizes, un tu izspēlēji 3 reizes. Jā, 3 bija viena spēļu vakarā, bet tā kā mēs 2 reizes izspēlējām? Es izspēlēju tikai 2 pagaidām, bet spēle var spēlēt līdz pat 8. Spēle var spēlēt 2 līdz 8 cilvēki. Iet apmēram, te rakstīts uz kastu 45 minūtes, mēs laikam apmēram tā arī spēlējām. Un it kā no 13 gadu vecuma uz augšu. Bet es domāju, ka var arī mēģināt jaunāk spēlēt spēli. Tā spēle patiesībā vienkārši, jo tie grādi principā parādīti. Viss, kas jādara, jāpagriež tas mērķītis uz to puses, kur ir attiecīgie grādi. Principā es teiktu tā ir ļoti laba ģimenes spēle. Vienkārši noteikumi, principā ātri izstāstāmi. Varbūt sākumā bišķi liekas piņķerīgi, bet pēc pāris gājieniem jau viss ir skaidrs, viss notiek. Spēlēt bišķīt hauss, kas, protams, ir labi, tīpaši spēlēt bērniem. Ja ir 8 spēlētāji, tad ir ļoti jautrs. Aleksandrs spēlēja pilnu skaitu, ar 8 spēlētājiem. Tad var pamatīgi pasmieties. Jā. Vienīgais, kas man šis te komponents liekas tāds ļoti dīvains, nevajadzīgs, viņš tā kā indicē gājienu sākuma beigas, bet tas reāli neko... Var atcerēties, kurš pabeidz, kurš nav. Principā es teiktu, ka tā ir laba spēle ģimenēm. Vai arī lielām grupām spēlētāju, kuriem negrib sarežģītas noteikumus. Ko tu saki, Aleksandr? Tev patīk tā spēle? Es uzskatu, ka šis var būt labs variants, lai nomainītu tādas spēles kā Sequence, Towers vai varbūt pat vilcieniņas. Principā tas saka viesību spēle. Jā, vairāk vai mazāk viesību spēle. Ļoti labi. Tad tas ir Spin Monkeys. Laba jauna viesību spēle. Paldies! Paldies! Līdz nākamajai reizei!